Sveiki, skatītāji! Šoreiz mana auditorija būs fantastiskā vietā Rapšu laukā. Un šajā video jūs uzzināsiet kādu ļoti jaunu un, manuprāt, ļoti būtisku informāciju par to, kā zemes īpašniekam un zemes nomniekam nonākt pie taisnīgas cenas par lauksaimniecības zemi. Manuprāt, tā jau ilgstoši ir ļoti sāpīga un ļoti būtiska problēma Latvijā – lauksaimniecības zemes nomas maksa. Un šoreiz jau otro reizi manā auditorijā viesosies Ernests Gabrāns, kurš izstāstīs par kādu jaunu produktu viņa biznesā, par to, kā vienoties zemes īpašniekam ar zemes nomnieku jautājumā par lauksaimniecības zemes nomas maksu. Jau daudzus gadus darbojoties meža biržā un palīdzot tirgumu regulēt sevi un rast to pareizo kompromisu starp pārdevēju, kuram ir savas vēlmes un intereses, pircēju, kuram ir savas vajadzības. Mēs raudam risinājumu cirsmām un meža īpašumiem, un jau vairākus gadus ir bijusi doma, ka patiesībā līdzīgi izaicinājumi ir arī lauksaimniecības zemēs. Un tas, ko ievērojām no manas puses, ir tirgu ļoti lielas galējības. Ir zemes nomas, kuras tiek izsolītas turpat zemgalē par 300 vai pat reizēm 400 eiro hektārā. Un zinu cilvēkus, kuriem ir vēsturiski noslēgti zemes nomas darījumi, kas varbūt jau 10–20 gadus darbojās un viss notiek. Tikai tā situācija ir tāda, ka tie apstākļi un tā vide, tirgus un vērtība ir mainījusies krietni, bet iespējams šie cilvēki joprojām ir ar vēsturiskiem līgumiem vai attiecībām, kas rezultējās tajā, ka labākajā gadījumā viņiem par šo zemi tiek samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis un varbūt 100 eiro gadā, neskatoties uz to, ka varbūt tas ir ļoti vērtīgs 10 hektāru lauks zemgalē, kur tirgu par šādu zemes nomu maksātu pat vairākus 100 eiro hektārā. Redzot šīs tirgus galējības, kur vienā novadā var būt ļoti augsta, turpat 300–400 eiro hektārā cena, un vienlaikus vēsturiski darījumi, kas ir ar salīdzinoši zemu atlīdzību, bija skaidrs, ka ir vieta jaunam portālam. Tādā veidā mēs radījām zemes nomas izsoļu portālu zemesbirža.lv, kurā pārdevējs var ievietot savu īpašumu, izlikt uz nomu, kā nomas tiesības piedāvāt, un pircēji tad sola un noskaidro, kāda tad būtu šī objektīvā tirgus cena par konkrēto lauksaimniecības zemi. Cerams, visiem tas būs noderīgi, un tiekamies zemes biržā.